Kas vispār tagad notiek pirmajā formulā? Tagad ir pilnīgs juceklis, kurā var mierīgi atmaldīties. Un tieši tāpēc mēs par to tagad parunāsim pirms Azerbaidžānas Grand Prix. Īsumā par nākamo sacīksti. Tā mums ir ielu trase. Pēdējais sektors ir diezgan ātrs, viņš iet lejup no kalna, kā arī mums ir viena no garākajām taisnēm F1 kalendārā, bet tad mums ir 90 grādu līkumi un vecpilsētas sekcija. Vizuāli skaisti, bet tur rēti kaut kas vispār notiek. Tāpēc visas acis ir uz 1. un 3. sektoru. Un nav tā, ka tur nekas nevar notikt. Atcerēsimies, pagājušajā gadā Piastri lieliski apdzina Leclercu. Un pat ja neskatās uz apdzīšanām, Baku parasti ir diezgan haotiska sacīkste. No tā, ka ārējie faktori daudz ietekmēs sacīksti, bet tur nevajag, tur trasē pietiekami liels faktors. Bet tagad paskatīsimies uz pašām formulām. McLaren. Ievērojiet, ja kāda komanda dominē, viņi sāk kaut kādas stulbas lietas darīt. Schumacher un Barrichello akstīšanās Austrijā. Webers un Vettels ar Multi21, kad Bottasam pieprasīja, lai viņš uzdāvina uzvaru Hamiltonam. Verstapens atsakās palīdzēt Peresam, jo viņš zina, ko viņš izdarīja tajā vienā dienā. Tā ir lieta, ko laikam McLarens tagad arī iesāk atkal darīt. Es zinu, ka daudzi cilvēki bija šokā par to, ka komanda palūdza, lai Piastri atdod 2. vietu Norrisam. Un daudzi sāka rakstīt rakstus par to, ka tas uzstāda jaunus un ļoti bīstamus noteikumus McLarenam. Bet tie nav jauni noteikumi. Viņi to iesāka pagājušajā gadā Ungārijā, un tagad tas vienkārši ir parādīts. Tas nebija viens unikāls gadījums, viņi vienkārši tā tagad operēs. Es jau momentāli kā redzēju to pitstopu notiekam, zināju, ka viņi lūgs Piastri atdot vietu. Vai tas ir nesmuki? Jā, bet nevajag arī pārspīlēt. Viņi nezvanīja Piastri Nīderlandē, lai teiktu, klausies, Norrisam tur mašīna nobeidzās, negribīja iemarāmēt sienā. Bet jā, gal galā, kā jau teicu, nesmuki. Bet McLaren grib paturēt abus braucējus ilgākai nākotnē. Un tāpēc viņi foršē šādus sadraudzības manevrus, lai nevienam netiek vizualizēts galvā, ka ja viņi man grib iedurt mugurā. Vēl ir interesanti, ka Verstappenam bija ļoti labs rezultāts. Red Bulls labi strādāja, ja viņiem noņem visus aerodinamikas pričendāļus, jautājuma zīme. Tas īstenībā varētu nozīmēt to, ka par cik Baku arī ir relatīvi liela nozīme taisnēm, bet ne tik liela, cik Monzā. Verstappenam īstenībā varētu būt arī tīri iespējamība cīnīties ar McLarenu šajā nedēļas nogalē. Jautājuma zīmes tik tiešām visapkārt, un tāpēc es prasu, kas jūsuprāt notiks Baku sacīkstē. Ieraksti komentāros.